pieteicties, jo šodien ir otrdiena. Un otrdienās ir bezmaksas ieeja šajā aviācijas muzejā. Ejam skatīties laukā, kas ir ātri aizstaigājās, tur nāk tumšais mākonis, ko mēs negribētu satikt, kamēr mēs tās. Es rakstīju mūsu datums 08.08. Bet šoreiz nav datums, šoreiz ir diena. Protams, pieskarties nevar šitiem visiem, bet izstaigāt varam un pastīties. Kāds ir tikai lidmašīniņš nav.
lights are always this bright in here. I don't know if the music is always this loud. All I feel is awakening deep inside of me. I'm going back to the days when I felt proud. I was born by the river, tiny rays of sun caressed my head. I was born by the river, you laid me down on grass to make my bed. I was born by the river, where tiny rays of sun caressed my head. I was born by the river, you laid me down on grass to make my bed. There's a time we all will shine. I believe there's a time we will be free. Like the child who ran through fields of green to you, to feel you lay your hand softly on me. If the lights are always this bright in here, I don't know if the music is always this loud. I was born by the river, tiny rays of sun caressed my head. I was born by the river, you laid me down on grass to make my bed. I was born by the river, tiny rain. Staigājām joprojām pa lielo aviācijas muzeju. Tur jāķeršām, tur ir izēja. Tāda arī ir. Līdz 70 gadam. Lielie uzturēji.
nopirkojuši mašīnu Krakovā, esam klāt atbraukuši Krakovā. Tad nopirkojam te maksas stāvvietas īsā garumā. Šitā ne visā garumā, šitā ir mūsu dzīvoklīts iekšā. Uz vienu nakti, vienas starp dzīvoklīts, jā, maksas stāvvieta. Pirmā maksā, un sanāk, ka līdz 10 rītā maksā 22 zlotikas. Jā, tad mēs iesim uz centru, uz centru. Un jā, mēs tagad soļojam pirmo apskates objektu Krakovā. Otro pirmo mēs jau apskatījām, bija aviācijas, bet šis būs centrā jau. Pirmais būs tā kā kādreiz bijušais ebreju kvartāls. Tagad ir kaut kāds mākslas kvartāls. Kādreiz bija tajā pirmā baznīca un tāda skaista. Jā, tā kā. Šeit arī būsim klāt. Jā, tur kafejnīcīgi tur sēž. Bet jā, tāda. Redzēt, jau mašīnas stāvvietas te ir arī. Daudz, ko ir mašīnas nolika, bet visi maksas. Bet jā, bet pat tāds, pat teikt, jā, tāds laukumiņš, tāds kvartāls. Tāds mākslas, kādreiz bija ebreju kvartāliņš. Tagad tāds izmēs, arī pati. Līdzīgi tāds gan paklupa. Šitē mēs vēl šodien dosimies šeit. Mēs tur šodien vēl būsim. Tur stāv mašīnas stāvs, visi ir maksas, boltiņi. Pasties maksā 1 zlots. 1 zlots 1 minūte, tas apmēram 20 centi minūtē. Tā jau skaisti. Un tāda vieta, kur pasēdēt, atpūsties. Tāds skvēriņš maziņš. Esam atnākuši līdz nākošajam apskats objektam. Tā tur ir tā. Esam atnākuši līdz pūķim. Pūķis ir tāds mītošs kanāls. Ja mēs saprāt, ka skanās noteiktajās stundās pūš arī uguni, jo redzēt augšā tur rakstīts ir melns ir viss. Viņš kaut kā pūš arī uguni. Redzēt. Tur daudz tūris kanās arī. Tieši paspējām. Ļoti labi, tieši paspējām. Pūcot, ka nav vērst apsargāja to pīli vai kādu objektu. Jā, es noskaidroju. Tā ir uzstādīta pretī Vāveles pūķim, tā ir iepratīm Vāveles pūķa midzēja tā skaitās. Un Vāveles kalna pakaļā, tātad šis ir Vāveles kalns. Jā. Un veltīts mistiskajam Vāveles pūķim. Jā. Kas tur bija, ka no sešā kāda pils bija otrā pusē pakājā. Noteikti bija kāda pils noteikti. Un viņš viņu apsargāja noteikti. Vai tā bija viņa pils kādreiz. Kāds mītošs ir. Tāpēc arī tāds ir, ka nāc uzlikt pūķis kā glābiņš. Tā jau smuks tas skatiņš ir. Arī šeit ir tāds folijā izveidot arociņām.
Tajā Vēveles pakājē atrodas arī katedrāle. Pils. Ko te pils katedrāle, jā. Tas pūķis apsargāja pili. Un pils bija arī kapa, un arī iekšā tur bija katedrāle. Pat mēs dosimies augšā. Tas ir viņa midzenis, tā pils skaitās pūķa midzenis. Vismaz pēc nostāstiem. Jā, bet tie bija viņa midzenis, kāpēc viņam vajag katedrāli? Vai ne? Pūķi aizgāja lūgties? Jā. Pūķi vajag arī palūgties laikam. Tāpēc viņa... Izskatās, ka šodien būs kā jālielāks slodzīt, jo teiks, laik jākāp augšā lejā tādi. Un te mums baznībā tas ir pēc. Baznīca interpretē arī vēl vienu. Ļoti daudz baznīcītas, bet te ļoti smird pēc toaletes kanalizācijas. Smuka. Mēs mēģināsim kāpt augšā? Jā, mēs mēģināsim kāpt augšā. Redzēsim, cik nebūsim izturīgi uzkāpjot augšā. Jā, te ir bijis, jā. Mēģināsim, varam iet vai nu pa pakāpieniem, vai tā, kā grib. Mēģināsim lēnu gāju. Arī pa pakāpieniem. Vai tā. Jā, tā ir pilsētiņa augšā. Vai ne? Jā, ir apmēram 17 pāri 7. Un cilvēki muģus te steigā apkārt. Jāiziet bišķi uz priekšu, un tad jau būs jāsteigā tālāk. Mums ir vēl ko redzēt. Šos sauc par Vēveles pilsētas ar citu. Pilsētas daļa, jā? Nē, viņiem ir tā kā savs Vēvele. Nu jā, bet viņiem nav braucu tiešām nav zīme Vēvele. Ir projām Kraka, un tad nozīmē, ka tā nav pilsēta. Tas ir rajons. Tā kā savs rajons. Tā kā savs rajons, Vēveles rajons. Un priekšā redzēt liela baznīciņa. Vai kas tāds kupola kaut kas priekšā tāds ir. Nē, baznīciņa tā nav, tas ir, vai arī tā baznīciņa. Priekšā redzēt. Tas visiem kā. Un tad to varēsim piet tuvāk pasties katru pilsētu. Vairāk. Ja var pasās. Stopūs vispār ļoti smuki izstās. Ļoti smuki izstās.
Protams, visur, ka daudz var tikt iekšā, bet, protams, visur arī pa maksu. Tad vietnieki ir izstaigā šeit ļoti. Jā. Bet forši tam mājā apkārt tāds zaļums. Un tūlīt redzēsim, tūlītās pie kā izskatās. Tad nav panorāmas ratu jābrauc. Jā, pie visu varēs redzēt, pie forši veļņu var just uzreiz. Kalni. Jā, tālumā redzēs kalni, varēs redzēt kalns, tūlīt redzēsim, kā izskatās pilsēta no augšas. Bet tā forši veļņu var just uzreiz, te uzkāpjot augšā. Tur redzēs, no. Un tā varēs redzēt. Kāds no augšas. Ejam uz to stūrīt, tur aizēm. Vai te? Tāds vēl senāk ir tāds palicis tāds ruģīts. Nav mainīts. Un te var redzēt jau tūt kalnu. Tālumā var redzēt kalnus arī. Ļoti skaisti. Šeit atrodās pils pagalms. Jā, kaut mūzika ļoti skan. Šis bija mums viens no apskates objektiem. Viņš mazliet citādākā secībā tad sanāk. Šis bija tas, kas mums bija pēc tam paredzēts, un mēs esam tagad šeit. Tā ir Svētā Annas baznīca, jā? Marijas. Marijas? Svētās Marijas baznīca. Tā ir tā, kas ir magnētiņos arī, un šis ir tas muzejs. Jā. Redzēt, te, kur ir zirgi. Jāfočē te visu. Kaut mūzika skan, tas notiek kaut kas notiek, ja mūzika skan. Tā ļoti pilns ar cilvēkiem, ļoti pilns. Afigēni, labi, man patīk. Te varētu nākt katru dienu. Varētu nākt katru dienu šeit baudīt. Belasto kā muģi cilvēki. Jā, te varētu pat īstenībā forši katru dienu nākt uz tejieni. Tur kaut kāda mūzika skan, tur kaut kas tur notiek, kaut kāds dejas varbūt. Tā forši. Bet mums jāiet tālāk, un tad mēs te atgriezīsimies. Mēs nāksim tā pakaļ. Es domāju, ka vēlāk mēs atnāksim, te būs vēl tumšāks. Tad iedoties gaismiņas, un te varētu būt ļoti smuki.
esam pie kādreizējiem aizsardzības sātiem. Tā nosaukums ir Barbakans. Jā, un šitie ir tā kā iesvāti, aizsardzības sāti tieši vecpilsētā. Apiesim apkārt viņiem, kā viņi izskatās, viņi saglabājušies kādi. Pastīsimies. Protams, ieeja slēgti jau. Tad pastīsimies, kā viņš izskatās. Nu jā, vārds. Baznīca te ir tā. Jā, te ir baznīca skulptūras, viss te ir, var redzēt, vēsture te ir saglabāta. Te nav nojauta, viņi atjaunot varbūt, bet viņi ir saglabāta. Te viss, te ir pat pie katrā daļā ik pāriet 100 metru, redzēs baznīcu, tur ir kupols, tur ir kādas statujas, kam par godu, kas un kā. Taču to aizsardzības eko arī var redzēt noteikti remontē, tad viņi atjaunina. Viņi visu saglabāt šito, jo pirmkārt tas ir viņa pašu vēstures mantojums un arī, protams, tas pievērš uzmanību arī turistiem, lai atnāk, lai atbraukt šeit pastīties. Tas tāds foršs, tāds ļoti foršs mantojums. Apiesim apkārt un iesim apakaļ uz vecpilsētu, redzēsim kādu ies pāri vecpilsētāji. Saucās viņi Sicīlijas ielē. Tur ir tā kā māksla, vai visādi izlikt mākslas darbi. Un šeit tā izskatās, nevar redzēt. Nu jā, un tur būs ieeja vecpilsētā. Saucās Sicīlijas ielē, ja? Florencijas gadu, nu noteikti kaut kas saistīts ar Florenci. Tikai nezinu kas. Es teiktu Sicīlijas. Izrādās Florencis. Jā. Tāpat tā, ka Berlīns un Ķīņš mūs, man tas Sicīlija un Florenci. Ok. Nu jā, un te ir kur darbiņi, mākslas darbiņi. Nav tas svētais Florence Arvila? Kur var palūkties. Jā, ir tumšs, ir vakars, ir 9:30 vakarā, bet ir tumša nakts. Reāli ir ļoti tumšs. Un tā tikko mēs ar sieviņu paēdam vakariņas. Es apēdu pīcu, sīvu apēdu pastu, karbonādu. Tad mēs iesim uz tirdziņiem pameklēt suvenīrus uz Liepāju apakaļ. Tikai jā, un tad ļoti labi izgaismot tādu būdiņš, kur ir pameklēt kaut ko, ko varēs aizvest uz Latviju. Jā, bet tā, foršs vakars. Tas miedīgs nav vējš, bet ir silts. Ļoti silts, ja pameklēt vēl kaut kas ļoti daudz, kas varētu pārties nost. Jā, pameklēt vēl kaut kādu suvenīri. Ja ne te būs jāmeklējas Dakapolnē vai pēdējā vakarā Varšavā. Vai smuka. Tādu skatuvīti būvējā, ir uzbūvēt, noteikti brīvdienās te kaut kas notiek. No 6. līdz 20. augstu. Sievietes meklēs. Kāds suvenīrs. Mums var 5 zlotu maksāt. Meklēsim visu kaut kādu suvenīriņu. 15 zloti. Ar vēl padomā. Redzi, zirdziņi. Te var izjāt ar zirdziņiem.
Tā karieti. Koš karieti, nekā? Tā karieti. Esam mūsu numuriņā. Tas numuriņā, bet savā dzīvoklītī. Iesim skatīties, kāds ir mūsu dzīvoklis. Nu, atslēga. Mums skatīties. Es atzīšu logu. Sākumā. Tā veselība. Jā. Sievai bail no visiem kukaiņiem. Viņai liekas, ka visu lido, bet es redzēju savu. Jā, tagad tas liek iekšā. Un tur lieka spogulīts. Tie skapītis kopā kadnāt. Tā ir vans istaba. Duše. Baltais kalendams. Viss kā vajadzīgs. Viss, kas vajadzīgs ir. Jā, nekad ir gultas, lūdziņš, krēstiņā galdiņa, maza vietuvīte kopā ar leduskapi. Leduskaps darbojas tik kārtībā. Teikana, mikrena, viss, kas ir vajadzīgs.